Un paskatīsimies, uz cik viņa spaidot sajūgu sviru. Cik viņa spaidās. Nu, viņa spaidās līdz kaut kādiem 6 kilogramiem. Un jau tas ir sajūgs ar trosīti. Trosīte nav eļļota. Paskatīsimies pēc eļļošanas, kāda sajūta būs. Vai vieglāk spiedīsies, vai netik viegli. Mais darbs ir izņemt trosīti ārā un secināt, ka trosīte ir, kur jau pabojājusies, lai gan nobraukums tam apim tikai 5000 kilometru. Nu, jau var ticēt lietuviešiem. Bet lietuviešiem varbūt citreiz var ticēt, citreiz nevar. Trosīte jau ir ar defektiņu. Bet nu saeļosim to pašu trosi un redzēs, kā būs. Redz, kur ir trose. Trosei galā uzmaucam šito te izolāciju, kas ir vadu izolācija, elektriķa izolācija. Tā, kas temperatūras ietekmē sažņaudzās, uzmaucam šito te vadu izolāciju. Vēl piesildam. Reku šitā te ir sajūga trose. Galā ir uzlikt šitas te, kas saraujās tas termiskais izolācija. Nu, cik viņa te slikti sarāvās, es uzliku vēl žņaugus. Un ar knaģīti, reku knaģīts pieknaģēts, lai turētos puslīdz vertikālā stāvoklī. Ņemam pudeli ar labāko otrabotku, kāda ir, vai eļu. Un gāžam iekšā. Pļumpējam, gāžam iekšā. Gāžam. Tad tūlīt būs ar kaudzi, jo? Gandrīz ar kaudzi ir. Un tā eļiņa, ko viņa dara? Viņa lēnītēm sāk sūkties iekšā. Pa visu apvalka garumu. Nu re, jau nokritās pāris milimetri. Šitā varbūt garām tek. Garām netek. It kā ideāli ir. Jā, reku savs. Un tad, kad tā eļa būs ieraugāma apakšā kaut kur tad tas sajūgs nāk vispār. Reku nāk sajūga trosene. Reku viņi te ļuļķē to sajūgu augšā lejā. Tā, ka šī vietā trose paliek slapja un nāk eļiņa pa apvalku, tad ir skaidrs, ka visā garumā trosīti saeļojusies un sajūgu varēsiet spaidīt ar baudu. Viņš nebūs daudz sliktāks par hidraulisko. Viņš būs baudāms, tas sajūgs. Nebūs, protams, tik supra skaists un labs kā hidrauliskais, bet nesalīdzinām baudāmāks nekā tad, ja ir veca, sausa trose. Jāspaida, jāvalkā pa to visu. Tā ir pacietības jautājums. Kādās 5 minūtēs viņš viss iztecēs cauri un būs super skaisti. Ar šo arī tas process ir noslēdzies. Redz, kur trosīte ir trekna slapja, kur viss šitas te ir iztecējis. Pat nepagāja 5 minūtes. Jā, apvalks viss ir forši saeļojies. Sapakšā pabāzti lupatu, citādi beigā pilēšana iet vaļā, lai sapil lupatā un forši. Tagad atliek ar prasmīgākām vai mazāk prasmīgām metodēm nomakarēt nost to termosaraujošo izolāciju. Lūk, tā ir saspeķots arī sviriņa, eņģīti viss ar solidolu. Un tagad paskatāmies, cik tēt kilogrami vilksies sajūgs. Tā. Jā, viņš nepārsniedz 4 kilogramus vai citi. Labi. Ja baigi ņipri spiež, varbūt tur ir 4,5 vai 5, ja? Ja baigi stipri velk, tad ir 4,5 vai 5 kilogrami, bet nevienā brīdī nav 6 vairāk, ja? Neko redzēt visu kopskatiņu, hops. Jā. Velkot viņš nepārsniedz 5. Vienādi sakot, par kārtīgu kilogramu sajūgs ir vieglāks. Varbūt pat par 2. Dēļ tā, ka trosīte ir saeļota un sviriņa šitā te reku skrūvīti izskrūvēt ārā. Neko redzēt, kad viss te ir solidolā
Šitas ir saspiķots. Un trosi saspiķot. Un super. Un varēs spaidīt sajūgu ar 2 pirkstiem. Jā, jūtami foršāks viņš ir. Pat ar 1 pirkstu jau varētu spaidīt, ja pierastu un sviru pārliktu bišķi tuvāk. Katrā ziņā būs baudāms sajūgs. Tēt.